Sveicināti vissanākajā un visdarbīgākajā ķieģeļceplī. Sveicināti vissanākie un darbīgākie ķieģeļcepļa darbinieki. Un sveicināti vissanākie un darbīgākie ķieģeļcepļa bērni. Šitiem visvairāk. Mēs bija priekšautos, tad mēs strādājam, jā. Un kā jūs godāt, lūdzu, pasakiet tad? Mani kā Jā. sauc? Kate. Kate. Un te jūs esat tajā bildē? Jā, reku šitā. Ā. Tā es jau. Ir darbspēks, jo te ir ļoti daudz roku darba krāsnī. Gan kurināmā padošana, gan paša ķieģeļu kraušana. Un kurināmais ir tikai cietais kurināmais. Tad, kad ķieģeļus apdedzina, te ir 1000 grādu temperatūra. 1000 grādu tas ir tā, ka viss spīd kā saule tādā krāsā. Krāsnes ir riņķa. Apdedzināšana notiek tikai nelielā gabaliņā. Un tās apdedzināšanas gabaliņš šobrīd atrastos pretējā pusē aplim. Te, kur ķieģeļus jau gatavos ķieģeļus kraujam ārā, viņi ir atzisuši, kraujam ārā izdegušos un pa tuneli no aizmugures kraujam līdz tos, kas ir jādedzina. Kāda jūsuprāt ir ķieģeļa misija? Būt pašam nospiestam, lai paceltu citus. Tā mēs sēžam uz iepriekšējām paudzēm un būvējam virs sevis katrs nākamo paudzi, būvējot šādu ķieģeļu sienu. Es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen heute. Und es ist mir noch eine größere Freude, Ihnen herzliche Grüße auszurichten von Mechthild von Kleist. Ihre Großmutter ist 1863 hier in Großauz noch geboren. Interessanterweise in dem Jahr, in dem auch die Ziegelei begonnen hat zu produzieren. Mechthild von Kleist war einmal hier in Großauz, ungefähr vor 10 Jahren. Nur mal kurz, sie wäre heute auch gerne hier, hat mich aber geschickt und hat mich auch beauftragt, schon seit Jahren Informationen zu sammeln über Großauz, was es Neues gibt, was hier passiert. Und ich konnte ihr in den letzten Jahren sehr viel erzählen, angefangen von den Arbeitseinsätzen in der Kirche, die Arbeitseinsätze auch im Park, die Skulptur, die aufgestellt wurde mit dem Kranich, der Verkauf oder die neue Besitzerin des Schlosses und vieles, vieles mehr. Ceplis pirmo reizi ir celts 1863. gadā, pēc tam tas pieder Pālēnu ģimenei. 1887. gadā Lielauces ceplis ir viens no 60 cepļiem Kurzemes guberņā. Tas nodarbina 8 strādniekus un gadā saražo 200 000 ķieģeļus. Pēc tam nākamās ziņas, ko mēs arhīvā varam atrast, ir par 1911. gadu, kad ceplis ir iznomāts Jēkabam Volfam, kurš nodarbina jau 5 strādniekus. Un tad nāk cepļu lielā krāsnes būvēšanas laiks. Un tur arī mums tās ziņas arhīvā nevienmēr viss būs rakstīts tā melns uz balta, un mums ir kā detektīviem jānoskaidro, kā varētu būt. Mums arī ir netieši ziņas par to, ka krāsnes visticamāk ir būvēta no 1912. līdz 1914. gadam. Taču izsoli piešķīra Lielauces patērētāju biedrībai Spars. Jā, tai pašai, kurai bija veikals Aucē, tur tā jēkā, kas pa ceļam uz Stopiņu no Lielauces puses braucot un aiz kuras aizgriežās. Tur kādreiz tirgoja Lielaucē ražotos sarkanos un baltos ķieģeļus. Dzīve šķiet gāja uz augšu. Ja ne, te man ir jāizsauc avīzi. Izsaucu avīzi 1926. gada
8. aprīļa Latvijas kareivis. Vai 100-gadīga avīze un tik labi izskatās? Jaunākās ziņas, klausieties jaunākās ziņas. Lielauce ir apcietināta kasiere. Lielauces patērētāju biedrības Spars revīzijas komisija konstatējusi patērētāju biedrības kasē 3113 latu un 42 centīmu lielu iztrūkumu, kurus sākot no pagājušā gada oktobra mēneša sistemātiskā kārtā piesavinājusies minētās biedrības kasiere 25 gadu vecā Ema Jansona no Auces. Un lūk, Ivars nelielai sadarbībai mani uzrunāja apmēram ar šādiem vārdiem. Jums ir muzejs, bet nav cepļa. Mums nav muzeja, bet ir ceplis. Un lūk, ja mēs tagad skatāmies vēsturē, jā, taisni Kalnciems izcēlās ne tikai ar ļoti daudziem un ļoti ražīgiem ķieģeļu cepļiem, un vislielāko ražību un vislielāko vērienu visa šī Kalnciema puses industrija sasniedza taisni laikā, kad šis ceplis ir tapis 1912. 1914. gads. Bet Kalnciemā pirmo reizi tika, tā teikt, iekārtota tieši šī slavenā riņķa nepārtrauktas darbības, jeb Hofmaņa krāsa. 1858. gadā inženieris Friedrichs Eduards Hofmans Vācijā izgudroja šāda pastāvīgas tā kā darbības vai vilkmes krāsni. Interesanti, kad grāmatās, Latvijas laika grāmatās parādās arī tādi nosaukumi, kā ne tikai Hofmaņa jeb loka krāsns, bet arī zigzagkrāsns, bija vēl arī kašešu krāsnis, loku cepļa daļas un tādas krāsnes, kas savienotas ar lauku cepļiem. Beidzot tiek iezīmēta šī vieta, ķieģeļu ceplis Latvijas vēsturē, kā tāds industriālais mantojums. Un man bija ļoti liels prieks dzirdēt Bušmaņa kunga teikto, ka tā ir sākta šāda izpēte. Un šogad manam tēvam apritētu jūlijā 100 gadi, un šie apstākļi visi kopā tādu sniedz tādu aizkustinājumu un arī gandarījumu. Ja šodien uzkāpa augšā tajā, no kurienes meta tās ogas iekšā, un brīnījos, ka cik maz tie caurumī. Man bērnībā likās, ka viņi ir milzīgi, jo tagad tēvs atvēra to lūku, tad tur bija tik zvērojošas ogles, kā es tagad saku tā kā ellē. Pats arī pavasari nostrādājis šeit truļstumdams. Jums aiz muguras ir karjeras. Tur mālus izraka, ar traktoru atvilku līdz ceham, tad ar trosa viņš uzvilka augšā un izbēra maisītājā. Kurt no ceha nāca, ķieģeļus nogrieza tādu drātas roku, uzkrāva uz truļiem un jālos ķieģeļus atstum šeit, kur jūs sēžiet. Bija dobītes saucamās, jumtiņi, kur lika viņas apakšā saulē žāvēt. Tad, kad dīžuvs bija, tad viņas papildināja vēl pielika klāt, lai būtu pilns. Un tā mēs visi rindiņā skrējām ar tiem truļiem. Un ir arī viens cilvēks visā cepļa vēsturē, kur mēs līdz šim esam atklājuši, kuram ir visvairāk, visgarākais mūžs ceplī, kā šī cepļa vadītājam. 1993. gadā, kad šo te kolhoza cepli privatizēja Raimonds Ginters, un tad uzreiz mainījās daudz kas ceplī pamazām. Jūs tie, kas šeit kādreiz strādājuši kolhoza laikos, jau varat palaist aci riņķī un redzēt šīs izmaiņas. Gan tika uzbūvētas jaunas žāvēšanas tuneļu krāsnis, gan jaunie angāri, gan ķieģeļi tagad tiek apdedzināti modernā gāzes krāsnī, kur nav vajadzīgs kurinātājs, kur Raimonds pats
apdedzina ķieģeļus ar savu mobilo telefonu, tikai regulē un apdedzina to visu. Daudz šāds izmaiņas. Un ķieģeļi ar apaļiem stūriem jau ir radušies. Šogad Raimondam Ginteram paiet 35 gadi, kopš viņš strādā Cepelī. Tas jau ir rekords. Man vienmēr kaut kā vadīja princips, ja ķieģeļus taisa jau 10 000 gadus, nevar būt, ka šobrīd ir tas brīdis, kad viņus vairs nevajadzēs pilnībā. Un tā līdz šim brīdim arī mēs viņus esam ražojuši katru gadu, citu gadu vairāk, citu gadu mazāk, bet pārtraukumi nav bijuši. Kas attiecās uz cepļa varenību, kura it kā vēl joprojām ir, es viņu tā kā vairāk gribētu iztulkot tā, kad tā varenība ir tam ceplim tur ar to garo skursteni. Jūs jau šovakar visu vakaru klausties, kā visi ap viņu ir lēkājuši, bijuši tādi saimnieki un citi saimnieki, un citiem gājis slikti, citiem labāk, bet visi gribējuši viņu iegūt. Bet ceplis 100 gadi jau mierīgi tur ir stāvējis un darījis savu darbu. Tā kā laikam viņam ir tā varenība, kurš visus var komandēt. Un arī šodien redziet, kāda interese par viņu radās. Lai mēs varētu darboties kā līdz šim un varbūt arī labāk, ir vajadzīga nepārtraukta attīstība, augšana un jaunu kaut kādu mērķu sasniegšana. Un ja mēs kaut ko varam pamainīt ražošanā, tad tas ir ļoti apsveicami un tas arī tad palīdz mums izdzīvot. Ja mēs nevaram, tad tas ir tikai solis jau atpakaļ, nevis stāvēšana uz vietas, jo pārējie kaut ko attīst un iet uz priekšu. Tikai pašās beigās tā kā gribētu, jūs arī mazliet iejusties kādā lomā. Jūs noteikti esat redzējuši filmu Ceplis. Tur pašās beigās ir kadri, kur cepļu pāris sarunājās. Un tad cepļa kungs skatoties parādi Daugavas krastmalā, tur saka šādus vārdus. Nevis es biju varens, bet kā jau es teicu, ceplis bija varens un būs varens. Oh, 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 whoa, oh, 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 oh. Mans traktors cauri dienu atkal rūs, vēlāk nopērkoši to aiz savās kungs. Mans traktors cauri dienu atkal rūs, bet nepirkūs. Mans traktors cauri dienu rūs, vēlāk nopērkoši to aiz savās kungs. Mans traktors cauri dienu atkal rūs, bet nepirkūs.